Petersona viesnīcā bez saimnieku atļaujas tiek rīkots slēgtais vakars ar striptīzu. Viesunama stabulītes stallī Elza satiekas ar savu bērnības draugu Oto un atzīstas viņam, ka ir greizsirdīga uz sava vīra Leona bijušo draudzeni Martu. Piedzērušies klienti izšauj kafejnīcā raķeti un viesnīcā sākas ugunsgrēks. Oto atzīstas Elzai mīlestībā, viesnīcā ierodas Marta. Elza uzzina par ugunsgrēku, dodas uz viesnīcu un ierauga Martu pie sava bezsamaņā guļošā vīra. Kādu vēlmu pēc tev vajadzēja man tādā agrumā raut ārā no gultas? Tavai zināšanai, es šonakt vispār neesmu gulējis. Tavā vecumā arī nav ko tik daudz gulēt. Es gan varētu šodien gulēt 24 stundas pēc kārtas. Vai tu vari vienreiz pamosties vai nevar? Kas ir? Tu nevari saprast, ka mums Petersonam būs jāpaskaidro, kāpēc viesnīca aizdegās un kāpēc laicīgi netika dzēsta. Ak, tad mums būs jāpaskaidro. Paklausies, vecīt. Tu esi viesnīcas pārvaldnieks, tu arī atbildi. Kas es esmu? Es esmu sīks zivtev. Sīks bārmenīts. Kaut ko līdzīgu un Petersons uzzinās, kāda sīka zivtiņa tu esi. Viņš uzzinās, kādu viņam slepus aiz muguru rīkoja slēgtos vakars un vaņģoja striptīz meitenes un atļauj kafejnīcā viesiem šaudīties ar raķetēm. Es atļauju, ja? Es? Zini ko? Ja es lidošu, tu lidos arī. Un otrādi, tev beidzot pielica. Labi, guņš. Es nevienam neteikšu. Tagad mums ir jāfiksē zaudējumi. Zinu, ārpus mums tik liela skāda nav. Ejam paskatīsimies, kas ir iekšpusē. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu. Jāsteidzās. Paldies Dievam, nav tik traki. Kas? Tas viss vēl ir saglābjams. Kā tad, ja? Vispār nevajadzētu uz ugunsdzēsēs. Pasies, kā tur izskatās. Viss piegāstas ar ūdeni, jāmaina viss tagad. Tapets, tepiķi, visās telpā. Zini, labākais slapš nekā viss pārvērties oglē. Kā tad? Pamatīgi cietusi tikai kafejnīca un virtuve. Jā, un vestibils. Nu, tas arī viss. Salīdzinoši tas ir sīkums. Tagad mums tik jāsarunā stratēģija, ko mēs teiksim Petersonam. Kāda stratēģija? Ir jāsaka to pašu, ko mēs teicām ugunsdzēsējiem. Mēs neko nezinām. No kurienes mēs kaut ko varam zināt? Kas mums gaisraģi esam kaut kā? Es saprotu, viena lieta runāt ar ugunsdzēsējiem, otra lieta runāt ar policistiem, apdrošinātājiem, īpašniekiem. Labi vēl, ka Petersons ir tāds pusslims, viņš stipri mums nebāzīsies virsū. Velns, vai ir pasaulē taisnība vai nav? Nu, kāpēc te Martai vakar vajadzēja atlidot no Anglijas? Ja tu domā, ka viņi tagad baigi meklēs, kas pie vainas? Nu, kāpēc, lai viņi to nedarītu? Es nezinu. Vakar izskaties, neredzēju. Viņi jau tagad par Leonu vien domā, ne? Nu, diez vai. Viņi no Anglijas atgriezās viena pati, ar viņu kopā bija Rihards. Viņi taisās precēties, bet viņi guļ vienā gultā. Nu, es vakar ierādīju istabu. Nu, un ka guļ vienā gultā? Nu, bet... Tas, ka blakus guļ Rihards, nenozīmē, ka nevar domāt par Leonu. Pamodinās sievi. Tāpat jau laiks celties. Lai viņa pačuču vēl pēc pagājušās nakts notikumiem. Kā var tik saldi gulēt, es apbrīnoju. Bērni var. Es ar tā gribētu. Es tikai izlikos, es nevis neguļu. Kāpēc tu izlikies? Es gribēju dzirdēt, ko jūs runājat. Tu esi maza viltniece. Tu zināji to? Tu esi viltniece. Es tevi mīlēju.
Es tev arī mīlu, Ievi. Es ieiešu dušā, labi? Labi, mēs vēl pagulēsim. Pagulēsim. Es varu darīt visu, ko tik vien jūsu viesu namā vajag. Es tak varu numuriņus tīrīt, gultas klāt, veļu mazgāt. Rasmes siltumnīca arī varu strādāt. Un tagad pat kā jūs būtu tikus galā, viena pat tos grozus atstiepusi. Vai nav labi, mums ātri sanāca? Jā, sanāca. Nu, parunājiet, lūdzu, parunājiet ar savu vīru. Man tie Petersoni tagad viņi man algu nemaksās. Un kamēr viņi to savu viesnīcu atjaunos, mani bārenīši, tak viņi būs badā nomiruši. Zini, Zēni, tu jau veselu stundu man te stāst par saviem bārenīšiem. Iespējams, tagad ir daudz svarīgākas lietas. Un vispār, kāpēc tev šorīt vajadzēja braukt uz šejieni? Nu, bet kā es varu nebraukt? Kā es varu nebraukt? Te tik daudz cilvēku palika pa nakti pēc tā ugunsgrēka. Viņiem visiem palīdzība ir vajadzīga, un jums arī ir vajadzīga palīdzība. Parunāsiet. Es taču apsolīju. Vai? Paldies, Blumberg kungs. Nu, pagaidām galīgi nav par ko. Es nezinu, vai Laimons piekritīs. Un šobrīd stabilēties jauni cilvēki nav vajadzīgi. Nu, bet, ja jūs parunāsiet, es esmu pārliecināta, viņš noteikti piekritīs. Un kādu darbiņu jau vienmēr var atrast. Nu, tagad pat, kā jūs viena būtu visu to atstiepus? Kā? Un ir tak labi, ka kāds cilvēks tā izpalīdz. Nu, tā no tīras sirds. Ir taču labi, nu. Un vajag jau ar tā sakrist, ka tā mūsu Martiņa atsperas no Anglijas taisni tādā brīdī, kad tā nelaime notiek. Ka viņai neienāk prātā, ugunsgrēkā jūs vīru vēl. Nē, ja viņa sāks vainot, es būšu pati pirmā, kas teiks, ka jūsu vīrs tai brīdī vispār viesnīcā nebija. Un jūs arī nebijāt. Vispār jau žēl to skatu vajadzēja redzēt. Kas tur ko redzēt ugunsgrēkā? Nu, bet ne jau par ugunsgrēku es runāju par Martu. Kā viņa metās klāt tam mūsu daktarītim, kā viņa kliedza, mīļais, plosījās pilnīgi kā tāda traka. Un viņa jau nekas netraucēja, nekas. Ne tas, ka viņa sieva Elza stāv blakus, ne tas, ka viņa pa šo laiku paspējusi citu veci, to Rihardu nocapēt. Un kādām acīm tas Rihards uz to visu skatījās? To vajadzēja redzēt. Māma mazgājas, iet dušā. Es arī gribu dušā. Tu varēsi iet, māma nomazgāsies, pēc tam tu, pēc tam es, ja? Es tagad gribu. Tad pakliedz, kur māma ir. Lai nāk ārā. Mamma, es gribu dušā, mamma! Kurš man te tā bļaustās? Kurš tas ir, kurš lēkā pa gultu un bļaustās? Ko? Labi, ejam, dušā es tev palīdzēšu. Es pati. Labi, mazā princese, varēsi pati. Es tev tikai parādīšu, kā tur viss darbojās. Tur ir mazliet savādāk nekā mums mājās, ja? Lēli atstājam un ejam dušā. Nika? Sveika. Rihards, jā. Jā, Latvijā visi trīs atbraucām, jā. Paldies, man viss ir vislabākajā kārtībā. Mēs tā kā domājam precēties. Nika, es teicu, mēs domājam, līdz ielūgumu sūtīšanai vēl ir laiks. Jā, es gribēju iebraukt pēc mājas atslēgām. Var tūlīt? Izrunāsimies, kad satiksimies, jā? Labi, es nepalaidīšu garām izdevību. Sarunāts, sarunāts, jā. Marta, es sazvanīju Veroniku. Es braucu pēc mājas atslēgām. Tas nozīmē, ka mēs šodien varam ievākties pie manis. Aivars arī, ja gribēs. Pagaid, varbūt, ka mums nevajag tās teikties. Kā es nesaprotu, kāpēc nē? Kāpēc mums palikt kaut kādā viesunamā, ja man ir brīnišķīga māja? Lieliskā vietā, ar lielisku skatu uz jūru. Rihardi, tu ļoti labi redzēji, kas vakar notika. Varbūt, ka nevajag izlikties. Taisnība. Tā taču nedrīkst. Tad es ko sliktu? Tavu saimnieks tur augšā guļ, tu par viņu klačojies. Tas nav zolīti. Bet es jau tikai domāju, ka jums būs interesanti uzzināt, kā tur visu vakarnakt patiesībā notika.
Vairāk man interesē, lai tie cilvēki, kas par nakti paliks tabulīties, dabū kārtīgas brokastis. Sveiki, dāmas. Labrīt, Blūmberg kungs. Vai Petersoni jau pamodušies? Nē, nav vēl nākuši lejā. O, tas ir labi. Nekas nav labi. Kas brokastis atdzisīs. Es uziešu paskatīties. Viņi varbūt nemaz nezina, ka te viss jau saklāts. Ja guļ, lai guļ. Modināt nevajag. Kā jūs teiksiet, Blūmberg kungs? Rasmus kundze, jūs neaizmirstiet. Lūdzu, neaizmirstiet, ko jūs man apsolījāt. Neaizmirsīšu. Ko tu viņa apsolē? Parunāt ar tevi. Nu, vai stabulītais nebūs kāds darbs priekš viņas? Viņa pilns auss spiedīts. Viesnīca nodegusi, bārenīši Neuztraucieties, neuztraucieties. Bārnīšiem būs ko ēst, nebūs badāzi. Viesnīcai izdedzis tikai viens gals, pārējais pieliec ar ūdeni. Tas ir sīkums. Mēnešu laikā atjaunos. Nu, bet kā tu Petersonam tagad paskaidros, kāpēc tas ugunsgrēks izcēlās? Vainīgs tavs striptīs un tie dzērāji, kas tur šaudījās. Es jau citu šaulīt mīļā, viss būs labi. Aivars ir slims. Bet nav jau tikai Aivars, ir arī Marta. Ja var ticēt Guņšas intuīcijai, Martai šobrīd pavisam citas domas galvā. Marta, bet tas ir normāli, ka tu uztraucies par Leonu. Pilnīgi absolūti normāli. Es arī uztraucos. Iznest cilvēku no degošas mājas vispār nevar saprast sākumā. Viņš dzīvs, viņš mīris. Es iedomājos, manu bijušo draudzeni kāds iznest no degošas mājas. Es arī uztraucos, protams. Tu taču saproti, par ko es runāju. Nu, jā, tu sanervozējies. Apraudājies. Nu, normāls stress. Es pilnīgi saprotu. Nevajag pārdzīvot. Tas bija normāls šoks. Es arī biju šokā, protams. Bet tagad viss ir kārtībā. Nevajag pārdzīvot par Leonu. Viss ir kārtībā. Viņš vienmēr būs tavu bērnu tēvs, bet šobrīd par viņu nav ko uztraukties. Marta. Es gribu ēst! Labi, Zaķīt, iesim tūlīt paēdīsim. Jā, es tikai uz mirklīt ieskriešu vēl vannas istabā. Bet tu jau biji! Jā, es biju, bet man vēl uz minūti vajag. Nu, mazā. Brauksim visi trīs uz manām mājām, ko? Jā! Brauksim visi trīs? Jā! Nu, žipčiks mans. Man žipčiks. Žipčiks. Vai, Aivariņ, ja tu zinātu, kā es biju nobijusies, tie melnie, tie biezie dūmi tajā apakšstāvā, tu saproti, laikam jau no tā degošā dīvāna un tā drausmīgā smaka un redzēt neko nevar. Un tu viens pats nabadzīgs istabiņā. Paklau, varbūt, ka ejam brokastīs. Nu, klausies, te ir tik labi, nu pasēdēsim vēl brītiņu tāpat. Nu, bet tu taču pati teici, ka brokastis dziest. Es tev brokastiņas uzsildīšu brokastiņas. Vai, Aivar, tu nemaz nezini, es biju gatava viena pati mesties tai ugunī. Iekšā tev pakaļ. Mani Miervaldes ar Leonu knapi atrunāja, paši metās pakaļ. Viņi pareizi darīja, jo viņiem jau tā spēka vairāk, man tak vairāk tas maigums. Pagaid, kā vispār tam Leonam ir? Tur viss ir kārtībā? Viņu laidīs ārā no slimnīcas? Es nezinu, Aivariņ, bet Elza jaunā sieviņa, viņa tak visu nakti esot staigājis apkārt saraudātām acīm. Rasmu ar Blūmbergu viņu mierināt dabūjuši. Bet beigts nav. Tu saproti, ja viņš būtu beigts, tad jau sievai pirmais paziņot. Zini ko, es tomēr iešu. Es tomēr iešu. Es gribu uzprasīt Blūmbergam, kā tur īsti ir ar to Leonu. Viņš zinās labāk un Miervaldim ar mani ir jāpasaka. Paldies, galu galā nebūtu. Viņi es tagad nebūtu starp dzīvajiem. Labrīt. Labrīt. Kur tad lemonīts? Aizskrēju siltumnīcu. Es domāju, ka brokastīm vajag svaigas tomātiņas. Vakarēja nedara. Nu pasmaržo, slikti tomātiņu. Nē, primā tomātiņu. Nu kā, Blūmbergs un ko garantē, vai ne? Nesmējies. Man brīžiem uznāk tāds kreņķis. Mēs darām visu to labāko, un tā skraidīšana uz siltumnīcām tā ir pilnīgi veltīga. Tāpat jau mums te viss ir par daudz, un izskatās, ka neviens brokastīs nemaz netaisās nākt. Ko nozīmē neviens? Kas es neskaitos? Tu esi savs cilvēks, ar tevi ir savādāk, bet tie citi. Nu, zini, tie citi jau var tomēr skaitās tā kā savējie. Un neviens jau nav laimīgs par to, ka vakar tas ugunsgrēks izcēlās. Un vispār naktī likās, ka nekas nav glābjams. Šodien no rīta mēs aizgājām ar Lemonu. Tu zini, nav nemaz tik traki. Liec to oliņu nost. Kāpēc? Tūlīt Petersona nāks brokastīs. Nu, kas tad ir? Viņi tāpat nespēja novērtēt? Viņi sai. Gunār. Zini ko? Es tev pateikšu to, ko droši vien tavs vīrs tev ir teicis nereiz vien. Par Petersoniem mums nav jāuztraucās.
Nopietni, Martai tagad galvā tikai Leons. Vai šitas vecais sakārnis, tas, kas pārtiek tikai no tabletēm un nezinu ne rīt, ne. Labrīt, Pederson kungs. Labrīt. Es tiešām priecājos jūs šodien redzēt. Jā, teikšu atklāti, man mazliet pārsteidz jūsu labais garstāvoklis. Nē, protams, par vakardienas ugunsgrēku mums visiem ir ļoti žēl. Tas ir briesmīgi, bet, ziniet, mēs šodien no rīta ar Blumbergu kungu aizgājām, un tā skāde nemaz nav tik liela, kā varēja gaidīt. Tur viss var saglābt. Jā. Katrā gadījumā es pieprasīšu sīkus un pamatīgus paskaidrojumus, kā un kāpēc šis ugunsgrēks sākās. Un var gadīties, ka mani zaudējumi kļūst par jūsējiem. Kā tā? Par jūsu un Blumbergu ģimenes zaudējumiem. Bet tagad es gribu zināt vienu, kā klājas Leonam. Jā, un kur ir Miervaldes, cik es saprotu, viņš nakti palika pie jums? Leons ir slimnīcā, bet nekādas dzīvībai bīstamas briesmas nav. Jā, un tiešām Miervaldes pie mums pagājušo nakti gulēja, tur pie baseina. Tas ir tur? Jā, tur. Zenta būs izmuldējusies. Nevar būt. Tikko gribēja iekortolīties pie mums darbā. Bet kurš tad, ja ne Zenta? Es nezinu. Vēl ir Miervaldes. Ko? Peterson kungs. Jā, piedodiet, es jūs uzmodināju. Vai? Ko tu uzmodināji? Kas un tur pa gulēšanu? Pēc tam visas maliņas sāp. Vai es atceros armijā gan? Es iemanījos pat stāvus gulēt cepuranos. Es gribēju pateikt paldies par izglābšanu no uguns, par izvešanu no viesnīcas. Ko jūs? Es jau darīju tikai to, ko jebkurš cits manā vietā tur būtu darījis. Bez tam es jau nebiju viens. Tur jau bija daktars. Un reizēm viņš tā izdarījās kā profesionāls pažarnieks. Jā, par Leonu runājot, viņš jau laikam no mums visiem visvairāk cieta pagājušajā naktī. Jūs nezināt, kā vispār tā nelaime sākās? Nu, iedomājieties, manā mājā ugunsgrēks, es mierīgi guļu, neko nezinu. Tagad Leons manas dēļ nokļūs slimnīcā. Man taisni nērt tam cilvēkam acīs skatīties. Kā jūs domājat, kā tas viss sākās? Redziet, Peterson kungs, šveicara amats nav domāt. Lai domā, kas ir pilnvaroti domāt, jūs uzprasat Blumbergu kungam, viņš jums noteikti pastāstīs, kad tas ugunsgrēks sācies, no kurienes sācies, cik ilgi būs un kad tas beigsies. Jā, nu par to es nešaubos. Blumbergu kungs mums ir liels runātājs. Sveiks, Gunār! Labrīt! Pabrīdini viņu, lai viņi nemaldās apkārt un pirmām kārtām Aivaram. Protams. Es uz stālu aizskriešu. Tu pie Aivara biji? Biju. Par ko jūs runājat? Kā par ko es cilvēku brokastīs uzaicināju? Ko tu domā, es godīga sieviete? Es zem sveša jumta Tagad ieklausies manī, godīgā sieviete. Man ir pilnīgi vienalga, kurā gultā, ko tu tur mīcījies. Man interesē tas, lai tu ne pušplēstu vārda Aivaram nepateikt par mūsu slēgtiem vakariem. Skaidrs? Paklausies, kas tu tāds esi, ka tu tagad sāksi mani te komandēt? Ko? Es tevi nekomandēju, es tevi laipni lūdzu savā un Blumberga ģimenes vārdā. Skaidrs? Nu skaidrs, nu es neesmu no muļķu mājā. Ļoti labi. Klausies, tu līdās te būs brokastis. Tev ir Aivar jāplido priekšā pakaļ, nu tagad tādai... Nu tā kā tādai dūjiņai, nu skaidrs, sapratu. Elziņā. Elžuk. Elziņā. Jā. Nu, kur tu esi? Es te. Nu, redz, kur tu man esi. Nu, es visu gaidu brokastīs. Brokastis galdā neviens nenāk. Nē, man negribas. Nu,
Vismaz drusciņi pagulēja? Nē, es nevarēju. Es visu laiku domāju par Leonu. Nu, kāpēc man neļauj palikt slimnīcā? Es būtu vismaz gaitenī pasēdējusi. Taču ārsti paskaidroja, ka nav nekādas vajadzības. Ar Leonu viss būs kārtībā. Viņš slimnīcā kādu maz laiciņu pagulēs, un viņa apskatīsies, vai tie dūmi nav kaitējuši viņa veselībai. Nu, nav taču nekas bīstams. Kā nav bīstams? Es redzēju, cik viņam bija slikti. Viņš taču bija bez samaņas. Ja nu tie ārsti man melo, ja viņi man nesaka patiesību. Muļķības. Kāpēc, lai viņi tā darītu, nu? Ja nu viņam ir, es nezinu, varbūt viņam ir plaušas apslināts, varbūt viņš mirst. Nu, Elsi. Nu, Miršana gan es esmu nolēmis nesteigties. Vai, Leon. Es jūs gaidu brokastīs. Kafiju? Jā, lūdzu. Rasma teica, ka tu esot bijis jau viesnīcā. Jā, mēs abi bijām ar Blumbergu un labrīt, kafiju. Kafiju, lūdzu, jā. Jā, es te stāstu, ka mēs ar Blumbergu no rīta bijām aizgājuši līdz viesnīcai, un patiesībā nekas tik traks nemaz nav. Izdedzis nav pārāk daudz, ar ūdeni gan viss pilīts, bet es domāju, ka mierīgi varēs visu izremontēt. Labrīt. Un kā cietušajiem? Cietušajiem, klientiem tāds sīka vaina, nekas nopietnas. Bišķiņ smagāk ir Silvijai. Viņai seja apdegusi un mati nobiruši, bet ar dzīvībai briesmas nav nekādas. Pārējiem? Kādiem pārējiem? Marta grib zināt, kā ir Leona. Es tev pareizi sapratu? Jā. Tomātiņa? Jā. Tu tiešām nevajadzēja palikt slimnīcā? Nu, ja jau es esmu šeit, acīm redzot, nevajadzēja. Tu droši zini? Pilnīgi droši. Ar manu veselību viss kārtībā. Vienīgais, kas pamatīgi cietis tajā negadījumā, ir mūsu viesnīcas Liela bēda. numurs. Liela bēda. Mēs tāpat taču nedomājam dzīvot mūžīgi. Un tikai, kamēr mūsu māja būs gatava. Tieši tā. Es piezvanīju Ivam Balodim, mūsu slavenajam arhitektam. Viņš teica, neticēs, viņš teica, ka mēs varam ievāties mājās kaut šodien. Vienīgais, ka nepieciešams māras madraču un gultasveļa. Kas ir? Kāpēc tu klusē? Nepatīk man ideja? Nē, man patīk. Man ļoti patīk. Kas tad? Es nebiju domājis, ka tu kaut ko tādu ierosināsi. Kāpēc? Nē, mēs taču nevaram visu laiku palikt šeit, vai ne? Es domāju, ka tu gribēsi palikt stabulītēs. Kāpēc? Tāpēc, ka te ir Marta. Marta? Un tava meita, protams. Es Martu un Ieviņu šeit? Kā tu nezināji? Dievs, parasti taču bija bez samaņas. Paldies, man pietiks. Kur tad Laimons? Viņš lūdzu atvainot. Negaidot ieradās mūsu pastāvīgais klients, viņš atdos preces un tad tūlīt nāks. Rihard, pieskatīs Ieviņu. Labi, es uz brīdi iziešu laukā. Ja? Mēs taču visi varam iet. Es tagad viena un es līdz staļiem aiziešu, labi? Kā līdz staļiem? Mēs nevaram iet visi līdz staļiem? Pēc tam es tagad aiziešu vienu un pēc tam, labi? Paldies, Rasmu! Kas te piekusi? Es zinu, ko tu man teiksi. Tam, ka Marta ir atlidojusi, tam nav nekādas nozīmes. Tam, ka viņi ar visiem kopā sēž pie viena galda, tam nav nekādas nozīmes, bet es vienalga negribu viņu satikt. Lūdzu, neejam tajās brokastīs, labi? Lūdzu. Rasmus speciāli mūs aicināja. Tas būs nepieklājīgi, ja mēs tagad kaut kur pazudīsim. Mēs viņai atvainosimies. Mēs kaut kad piezvanīsim, beidz Rasmus sapratīs. Labi, tad braucam skatīties māju. Labdien! Sveiki! Labdien! Es nezināju, ka te kāds būs. Kas tev gaidīja? Vai tālāk man ir jāsmejas, vai droši karā jādodas? Aiz manām durvīm spēlē